šī gada sezona sākās ar pagājušā gadā izcīnīto uzvaru Okarts Autosporta akadēmijā, kad 15. oktobrī man paziņoja par Okarts Autosporta akadēmijas uzvarētāju. Un līdz ar to sākās jauns stāsts par 2012. gada sezonu, kurā vinnēju iespēju piedalīties Latvijas ralija čempionātā ar Ford Fiesta ar 2 automašīnu. Darbs sākās uzreiz pēc uzvaras, sākām uzreiz jau plānot kalendāru, cik daudz trenēsimies, kā trenēsimies, ko trenēsimies un tā tālāk. Bija liela problēma bija tā, ka mūsu automašīna vēl nebija gatava. Teicoties Pētera Neikšāna darbnīcai, kur šīs automašīnas sagatavoja. Un paspējām nedēļu pirms pirmā rallija arī aizdīt tests ar šo automašīnu. Tas sajūts iekāpt R2 automašīnā, kas ir jauna, 2012. gada ražojums, tikko no rūpnīcas, viss svaigs, viss tīra, viss, žēl bija kāpt iekšā netīrām botēm. Tur tā mašīna atšķīrās no manas iepriekšējās automašīnas par, 180 grādiem. Pirmais rallijs vispār lielais un sākās ar to, ka tur bija diezgan augsts, es nemaldos. Bijām sagatavojušies un likās, ka viss ir kārtībā. To arī parādīja pirmie 2 ātrumposmi. Uzrādījām labākos laikus savā klasē, apsteidzot tuvākos Sansens par apmēram 10 sekundēm. Abas 2 ātrumposmus tā nobraucot, bijām jau vadībā jau pa 20 sekundēm. Varbūt arī tas tieši bija pie vainas, kad 3. ātrumposmā vienā līkumā, izbraucot mazliet pa platu, uzskrējām uz akmeni un saliecām aizmugurējo mašīnas tiltu. Nekāds rallija turpinājums nesanāca, jo beidzot topi līdz galam riepa bija izbeigusies un tilts arī bija šķīvs un nevarējām turpināt braukt tālāk. Sarmā turpinājām pirmo dienu nobraucot, viss bija kārtībā. Bijām 3. savā klasē un bija mērķis 2. dienā kāpināt tempu un cīnīties par uzvaru, ko arī gribējām darīt. Pirmo ātrumposmu veicot, vienā no līkumiem noskrējām no ceļa un iebraucām, tā teikt, mežā. Mašīna tika mazliet apskādēta. Bet pa laimi izdevās turpināt ralliju. Paldies skrietējiem, kas palīdzēja izstumt. Ralliju turpinājām un nobraucām līdz galam un izcīnījām 3. vietu. Sarmas rallijs bija tāds mazliet arī lūzuma punkts, jo tas spiediens jau bija liels, jo visi jau gaidīja, kad tagad Okarts uzvarētājs, jaunais talants, kad rādīs, kā jābrauc un brauks visiem pa priekšu. Tik viegli tas viss nebija, jo tas spiediens varbūt bija pa liels un līdz ar to arī mazliet sadeg, jo gribējās uzvarēt tur visus un uzreiz, ko arī tādu ideju deva tas, kad Utenā izdevās uzrādīt ļoti labu rezultātu pirmajos dopos jau. Tad līdz ar to arī Sarmā gribējās braukt ātri un uzvarēt visus, bet pēc avārijas lika saprast to, ka nevar nekur ātri braukt. Sākumā jābrauc stabili, un tad tikai varēs braukt ātri, lai varētu izcīnīt uzvaru. Pēc Sarmas rallija bija daudz pārdomas, tika aizdīt arī daudz treniņu, lai šīs kļūdas labotu. Pēc šī Sarmas rallija es uzrunāju vienu rallija, tā teikt, vecmeistaru Uldbriedi, kurš man palīdzēja padomu. Dzīvē arī pastrādājām uz kļūdām un sākām būvēt to braukšanas stilu, lai viņš būtu pietiekami ātrs, lai varētu izcīnīt šo uzvaru. Rallijs Talsi tika braukts pirmo reizi. Priekš pirmās reizes nebija nemaz tik slikti. Aizdējām ralliju godam, izcīnījām 2. vietu. Jāatzīst, ka arī kļūdījāmies vienā krustojumā un aizbraucām taisni. Tas nozīmē, ka zaudējām daudz laika un nevarējām tā īsti pacīnīties vairs par to uzvaru. Bet sanāca laba cīņa ar komandas biedru Kārli Nebaru un beigās izdevās uzvarēt viņu. Madonas rallijā braucām savā tempā, mēģinājām atkal tā lēnām uzsākt braukt, lai varētu lēnām to tempu kāpināt, lai nesasteigt neko. Diemžēl jāatzīst, ka atkal vienā līkumā kļūdījāmies. Vienā krustojumā nepārredzamā arī aizbraucām taisni un atkal zaudējām diezgan daudz laika.
Jā, šī kļūda mums atkal neļāva izcīnīt tur augstus rezultātus, bet mums bija jāturpina braukt, lai varētu izcīnīt punktus kopvērtējumā un arī komandai palīdzētu cīnīties par uzvaru komandu ieskaitē. Rallija sezona jau bija vidū pēc Madonas rallija, un tas noskaņojums bija diezgan bēdīgs, jo Ralfs bija uzvarējis iepriekšējos rallijas, un kopvērtējuma tablā viņš bija ļoti tālu atrāvies, un bija skaidrs tas, ka vairs nav ceļu, kur atkāpties, ja grib cīnīties par čempionu titulu, tad kaut kas ir jāmaina, nedrīkst tik daudz kļūdīties, un ir jāuzlabo savus sniegumus. Un tad uz Igaunijas ralliju devos ar savu veco stūrmeni, ar tēti, un Igaunijas rallijs ir slavens ar to, ka tur ir ļoti sarežģīti ceļi, daudz tramplīni. Veicot trases pierakstu, jau bija skaidrs zināms tas, kad braucot ar citu stūrmeni, ka neizdosies uzrādīt ļoti konkrēti spējīgs rezultāts, jo, lai brauktu pa tiem ceļiem ļoti ātri, jābūt ļoti labai komandas darbībai. Galvenais uzdevums bija nobraukt līdz galam šo ralliju, lai nebūtu nekādi piedzīvojumi un lai varētu maksimāli daudz nobraukt kilometrus kopā ar savu jauno, bet veco stūrmeni tēti. Ja. Un rallijā Estoniju uzrādījām 3. rezultātu klasē, kas, es domāju, bija ļoti arī atzīstams rezultāts. Rallijas kurzem tas jau vien ir tāds lielais, ka visi gribēja, lai parāda ļoti labu sniegumu, un arī pats es biju gatavs parādīt ļoti labu sniegumu, jo tomēr mājas rallijas ceļi kādreiz ir braukti, un kurzemes pusē ir diezgan daudz ralliju sprinti nobraukt. Ar to bija pārliecība, ka rezultātam būtu jābūt. Sākoties rallijām, arī pirmajā ātrumposmā tika uzvarēti līdz pirmajā nakts ātrumposmam, kurā pieļāvām kļūdu un sagriezāmies, kas mums izmaksāja ap 20 sekundēm. Galā pirmo dienu pabeidzām ar nemaldos 10 sekundžu trūkumu. Ja. Rallijām beidoties zaudējām 9 sekundes Ralfam, kas likās it kā nav nemaz daudz, bet, kā izrādījās, tad Ralfam ar to pietika, lai viņš izcīnītu jau čempionu titulu priekšlaicīgi. Un mums palika vienīgā cīņa pa 2. vietu kopvērtējumā ar Kārli. Gatavojāmies ar rallijām Latviju tāpat kā parasti. Veicām testus, pabraucām un kā jau pēdējais rallijs, bez nekāda stresa, piegājām tam visam un braucām savu prieku pēc un izbaudījām tur ralliju. Nobraucot pirmo dienu, bijām iekrājuši jau pusminūtes lielu pārsvaru, kas bija tāds bija mazliet pārsteigums, jo likās, ka mēs braucam kā parasti, tikai rezultāts ir necerēt labs. Un runājot ar treneru Uldu Briedi, viņš arī teica, kad beidzot notika tas, kad vienkārši izdevās salikt visu kopā tajā ātrumposmā, kad nepieļaut kļūdas un nobraukt precīzi un ātri. Un tad 2. dienā braucot jau pa Kuldīgas pusceļiem jau mēģinājām to ātrumu noturēt, un tas arī izdevās, ka tika izcīnītā beidzot arī 1. vieta rallijā, 1. sezonā. Es domāju, ka nav slikts sasniegums. Kopvērtējumā izcīnījām 2. vietu Latvijas rallija čempionātā R2 klasē un 1. vietu junioru čempionātā. Es kļūstu par čempionu šogad atkal. Šis gads kopumā ir, es domāju, neatsverama pieredze manā rallijas karjerā. Sadarboties ar tādiem cilvēkiem kā Pēters Neikšāns, Dainārs Dambergs. Tādi Latvijas rallija grandi, gribētu teikt, kas ir daudz sāli izēduši. Un tā viņu pieredze, ko viņi pastāstīja, ko viņi pamācīja, tā, es domāju, neatsverama. Galvenais bija tā lielā pieredze, kas ir iegūta. Daudz zināšanas, lai varētu turpināt šo rallistu karjeru, daudz sekmīgāk. Un tā arī tā dzīves pieredze, kas ir iegūta šogad braucot profesionālā komandā, sadarbība komandā kā tāda, ļoti noderīga.